zio. No.
uz debesu valstību. Tāpēc tikai vienīgi ar Dieva palīdzību mēs varam nozaturēt uz šo ceļu un īt pareizajā virzienī. Svētdienas dienās sokūšu svātu misi mēs pasvietiem Iudiņi mūsu garīgajam stiprinājumam. Dorgi broļi mūsas Kristu lūgsim Kungu mūsu Dievu, lai es svietie šo Iudiņu, ko mēs lītojam mūsu kristības pīmiņai, lai Dievs mūsu garīgi atjaunoja, ka mēs paliktu uzticīgi svātajam goram, ko esam sajauši kristībā. Visvarenais mūžīgais Dievs, Tu esi līdzis, lai Iudiņs uzturētu dzīvību, kalpotu tīrībai un būtu līdzeklis arī viesļu svētdarīšanai un pestiešanai. Mēs Tevi lūdzam, svētī šo Iudiņu mūsu garīgajam stiprinājumam, atjaunoj mūsu uz savu žēlastību un pasargāj ļaunu mūsu dvēseli un mīsu, lai mēs varētu ar Tevi
šo pasauli pormaiņu gadā mūsu sirdis atrastu mieru Tevī, kas esi mūsu patieso laime. Mēs Tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svēto gar vienībā dzīvo un valda Dievs visus mūžu mūžus. Lasējums no pravīša Jeremija grāmatas. Abos vīnos ķēniņa augstmaņa sacēja: Mēs lūdzam pēc šo cilvēka nomis, jo izteikšu to mūvoja karavēju rūkas, kur ir palikuši šamā pilsētā, un visu ļaužu rūkas, runodams jeb šaidus vārdus. Tik teikšam, šis cilvēks nameklē vīru šai tautai, bet ko nalaimi. Un ķēniņš sēdēcējs atbildēja: Lūdzu, jis ir jūsu rūkos, ķēniņš taču jums neko nevar atteikt. Tad Jeremiju paēma un jū īmeta ķēniņa dēla Malhija Ildiņa tvertnē, kas atrodas sargas pagalmā. Jeremiju jī nūlaida lejā pa virvem, bet tvertnē nebija Ildiņa, bet dubļi. Topēc Jeremijs īgrima dubļos. Tad Ebnemeleks izgoja orā no ķēniņa pils un krīzēs pie ķēniņa sacēdams: Mums kungs ķēniņ, tī vēri reikojās ļauna visā, ko jī ir izdarējuši pravīšam Jeremijam, īmatot jū Ildiņa tvertnē, lai jis tur nomiertu godā, jo pilsētā taču nav vairs maizes. Topēc ķēniņš etiopīšam Ebnemelekam deva pavēli sacēdams: Paiem no turīnis sev leiti 3 vērus un izvērts pravīti Jeremiju no Ildiņa tvertnes pirms nakai jis nomirst. Tie ir svātūs rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Kungs teicies man palīdzēt. Kungs teicies man palīdzēt. Kungs teicies man palīdzēt. Kungs nekavīs man palīdzēt. Lasījums no Vēstules ebrejiem. Broļi, tā kā mums ir tik liels daudzums liecinieku, tad nomesim katru smagumu un mums atklāt esošo grēku un ar izturību dūsimies mums priekšā stāvošā cīņā. Raudēsimies uz Jēzu, kurš ir mūsu ticības dibinātājs
Kristu, nasaskotot uz tū pazemojumu un apsasāda dzīvota ruņa labajā pusē. Domājiet par jū, kas porcītam un griecinītam tik lielu forestē, lai jūs napagartu salausti gorā. Jūs jau nesat pretvējušies līdz ašanai, cīņēdamies ar grāku. Tas ir Dieva gods. Cīpa Dievam. Īcēniesies pret šo patīsēbu, un patīsais mīrs sokās cilvēku sirdīs, katram mūsu sirdī, ja mēs tiešām gribam saprast, ko Dievs mums saka. Tāpat kā arī pirmajā lasījumā mēs dzirdējām pravīti Jeremiju
sludinošana ir Dieva gribas atklāšana un nelaime nok tikai tāpēc, ka negrib saprast to, ko Dievs jiem saka, jeb citiem vārdiem sakot, poši ir pagrīzuši muguru Dīvam, un kad tad prēmējās, ka nav Dieva svietības, vēl būtu tragisko, Dievs saka, ka pat var saņemt savu veidu strobi citam tautam, kas var atmūgt un īkurot, ko Dievs jūs neaizsargoja. Kad dzirdējām augstmaņu pīprasa, lai Jeremiju īmat okā, un Kieņš Sedekijs mums mēģināja saprast, ko piec par ko, un kāda ir patīsēba. Izvot leidzēja, kā Pilacis darīja Jēzu, tāpēc, ka tauta pīprasēja. Es dzirdētu, ka tauta klīdz, sitju kristā, mana taisnums jau nav vajadzīgs, atbrīvoja mums varavu. Tieši tāpēc Pilacis arī pieņēma tādu lēmumu, lai izpildītu tautas gribu. Leidzēji arī mēs dzirdējam, Sedekijs saka augstmaņu, es jums nevaru neko atteikt, ko jūs gribat, to es jums labā izdarīšu. Un Jeremiju īmat okā. Tomēr atcaukinās kāds cilvēks, viņš saka, kas nav taisnīgi, tas ir nepareizi. Un šeit izskanīja vārdi, ka Kieņš tomēr izaklausa. Bet mēs skatāmies uz šodien, arī uz to, kas notiek pasaulī. Palas jau ziņos to, un tad tur augstie kungi, augstie vēri, it kā pasaules kortēgas lienīgi savā starpā tur sprīda. Patīsībā, ko izsprīda, vai meklēja patīsību, nemeklēja nekādu patīsību, meklēja savu izdevību. Mēs esam lieli, varaņi, apmēram daļēsim tā, kā mums ir gribīs, un domāju, ka tur būs mīrs. Pat ja izpildētu visus tos iegribus, kas tur tikai uzstādītas priekšā, lai būtu mīrs, tad nebūtu nekāda mīra. Tāpēc, ka tie, kas tādas prasības uzstoda, nemeklē to mīru, mēģināja kā vinnēt šo brēža situāciju, un tad jau domāsim, kā to ļoti izglūzēt, ja turpināt to, ko mēs gribam. Cikam neatviers acis, tie, kuri var nest, tā saka, var ietekmēt kaut kādus lēmumus, cikam neko arī nebūs. Protams, kā mums tiek atgādināts, mēs, ticēgie cilvēki, vienīgs svarīgs ierocis, ir mēs lūdzamies mūsu lūgšanu arī par mieru pasaulī, arī lai Dievs palīdz atrisināt konfliktus. Mums ir jāpatur protā, pori visam ir pavisam cits Kieņš. Ne tas, ko mēs fiziskam acīm redzam, bet tas, kuris stov pori visam, tas ir Jēzus Kristus. Lai vai kas notiktu, mēs ticām un zinām, ka valda Božu pasauli. Bet ir svarīgi šeit mūsu lūgšana, mūsu ticēba, tas, ka mēs gribam turēties pie patīsības, vai jau varbūt dzieržam, ka es saku, pasauli ir tie nemīri, domāju, mēs esam zemī, kur ir šis risks, kā diemžēl, ja kaut kas sliktok mainīsies, arī tas mūs var skart. Bet arī, ja zinām svātos rakstus atcerēsimies, ka tieši Dievs ir sargojis pat mūsu tautas, pat kā goja uz Jeruzalemi īkarot tie ķieņiņi, citu valstu ķieņiņi, kur Dievs atklāja Jeruzalemes ķieņiņam svarīgus vārdus, pat ja īt šo pilsētu neieņems. Tāpēc ne tikai īruči risināja, ne tikai lielas varas risināja tādas problēmas, bet cilvēku ticēja, cilvēku lūgšanas, pat var gadīties ļoti vienkārša cilvēka, klusa lūgšana, kuris lūdzās Dievs palīdz
palīdzi mums, palīdzi atrasot, eseklot, apskaidrot cilvēku sirdis. Un arī izrādīties, tas ir viens no labākajiem mīnučiem. Ne jau raķetis, ne jau tas, ka mēs esam tur, kā citi domāju, mēs tur nav to sastāvam un tā ir toļu. Mēs neko nezinām. Atcerēsimies tos vārdus, ko Dievs sacīja arī tiem pašiem Izraēļa tautai. Nedomājiet, ka jūs esat Eģipte globs. Ja jūs pagriežat muguru Dievam, tad šajā pasaulē arī atrasinās jūsu liktimi. Būsim tie, kuri skatīsimies uz Dievu un prasīsim, Dievs vadi tu mūsus. Pirmkārt, Dievs palīdz mums iet šajā pasaulīgajā ceļā, arī rūpējās par mūsu labklājību, tas, kas mums vajadzīgs laicīgajā dzīvī, bet lai tas viss cilvēku vestu uz mūžēgu dzīvi. Ja kāda šo pasauli slava, kuri grib uzbūvēt šauti sev šeit pieviņamus, pēc kāda brēža nikam nebūs vajadzīga, izpirms pat smīsīs par viņu. A Dieva priekšā noteikti, ja būs, kā daudās saka, mozi un malni, līkās šeit, pateikt sevi celt, ka es esmu šo pasauli varamais. Es pieminam šodien arī mūsu baznīciņā diakonu Laurenciju, kurš atdeva savu dzīvību par Kristu, par ticēbu. Mēs pieminam svākumus un lūdzam jūs aizbildniecību parastīt cilvēki. Tieši tāpēc, ka tāds cilvēks parodīja savu ticēbu, parodīja savu uzticēbu, un jūs pieminējis, cikām pastāvīs šajā pasaulē. Un no tā, ka jūs varumus, varbūt pasaskaties uz kādu pieminekļi, vai kā Moskavā tur brauc aprēmē vienu personu. Cik ilgi, tas ir cits jautājums. Bet neviens nelūdz jū aizbildnīcē, varbūt pazaklama jau priekšā, un viss tukšībā. Mēs skatāmies uz tiem, kuri ir dabusos kopā ar Dievu, kuri skata Dievu vaigu vaigā, kuri jau ir nomuši dabusos, un mums roda piemēru un ceļu, kā arī mums tur nokļūt. Un ne tikai roda, bet arī palīdz aizbūdumai par mums un lūdz par mums. Cik daudzi svāki lūdzot svātos aizbildnīcēju. Cilvēki šeit virs zemes saņem brēnumainas lītes un brēnumainus globiņus. Es runāju daudz un dažādām situācijām. Tāpēc arī mēs būsim tī, kas skatāmies, ka laudīņu laikā apustulis Pāvils saka, skatoties uz to, kas ir augšā, nav uz to, kas ir apakšā. Tāpēc, lai nabaida mūsu situācija, mums arī dažādas situācijas, bet lai mums ir šajā paļāvība. Un ja mēs meklējam patīsību, tad tik tiešām Dievs dovos to mīru. Jēzus Kristus mums ir dovos to mīru, par kuru es saka. Un tas ir tik tiešām, ja te ir cilvēka paļāvība, lai kas notiktu, es esmu kopā ar Dievu. Būs tie, kuri to pīnām, tie, kuri to nepījam, tāpēc Jēzus runāja par to šķelšanos, nejavi šķeli, cilvēki paši savā starpā šķeli. Tāpēc, ka viens saka, tāda ir patīsība, pēc tāda nodomiem ir jodzīvē. Otrs saka, man tas neinteresē, man ir savi likumi. Es gribu dzīvot tā, kā es gribu. Dzīvosim tā, kā Dievs grib. Amen. Amen. Apliecināsim savu ticību. Es ticu uz vienu Dievu. Visu redzamu un neredzamu lietu
Tēvs rūpējas par visiem saviem bērniem, paļāvības pilnu uz jo labvēlību, vienosimies kopīgā lūgšanā. Lūgsim par svātu Dievu baznīcu, lai Kungs ar savu gudrību un svātumu pīpilda mūsu pāvestu Leonu un visus baznīcas kolpus, lai katru labas gribas cilvēku īspēja tuvinot pestēšanai.
upuri par godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visa svētajai baznīcai. Pieņem, Kungs, šos maizes un vēju upur dāvanas, ko pats esi mums devis, lai mums svītā svētajā komunijā mēs varētu sajimt tevi pošu, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen! Dievs, Kungs, lai ir ar jums! Kungs ir ar tevi! Uzaugšu sirdīs, Mūsu sirdis ir pie Kunga. pateiksim Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patīsieties ar labi un taisnīgi, pareizi un svietēji, kā Tev debesu Tēvs, visvarenais mūžīgais Dievs. Mēs pateicam Viņam un visu, jo Tavu neizsakamu būtību mēs pazīstam Timā, kā ar savu dievišķo spēku Tu esi mocis mums palīgā, dāvājot mūžīgu dzīvi mīlestīgiem cilvēkiem. Un kā grēks moca pasaulī no pirmo cilvēka, tai arī atmoca to viņš savu cilvēka dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Jemā to aizstāti pielūdzeņģeļu pūki, kas Tavā priekšā debesos gavilēja. Ļauj mums arī mūsu balsi priecīgi skanēja, kopā ar viņiem slavējot Tevi. Kungs, Tu esi patiesas vārds, Tev pīzamo kungs no ikvienas radības, jo caur Tavu dēlu mūsu Kungu Jēzu Kristu un svātu goru, Tu visu dzīvojumu dari svātu un nemitēji pulcināji sev tautu, lai no saules lāpta līdz pat rītām tiktu upurāts Tavam vārdam, būtu Tevs upurs. Dziļā pazemībā mēs Tev lūdzam, Kungs, svietī šos mūsu dāvanas, to poša svāto gara spēkā, lai dos mums to par Tava dēla mūsu Kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Jo Kristus paļievis
Ņemiet un dzeriet to visi, jo tas ir mana jaunos un mūžēgos derības ašņa ikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāvu pīrūšanai, doriet to munai pīmiņai. Ticības noslēgums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc pieminādami, kungs, tava dēla ciešanas, kas nesa mums pestēšanu, atceroties jo brīnišķīgu augšām celšanu un uzkopšanu dabasūs, kā arī gaidot jo otrreizīgu atnākšanu, mēs ar pateicēju Tev upurējam šo dzēvu un svātu upuri. Raugīs lūdzam uz savas baznīcas upuru dāvanu, uz to upuri, kas mūsu samierināja ar Tevi, lai mēs pieņemdami Tava dēla mīsu un asni, saimtu jo svātu goru un kļūtu vīna mīsa un vīns gors ar Kristu. Lai mums padara par mūžēgu dāvanu Tev, ļauj mums saņemt mantojumu kopā ar Tev izredzētajiem, ar svātoku jauno Dīva moti Mariju, ar Tev svātajiem apostoļiem un lūgpilniem mūcekļiem un visiem svātajiem, kas mums palīdz pastāvīgi aizbūdinājot pie Tevis. Mēs Tevi lūdzam, kungs, lai šis mūsu izlējuma upurs nes visam pasaulim mīru un pestēšanu. Stiprināt ticībā un mīlestībā visu savu baznīcu šos zemes gaidos, savu kalpu mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, visus veiskupus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atpiercis. Esi labvēlīgs savai saimei, kas ir nokusi pie Tevis ar lūgšanām, vēd pie sevis labais Tavs arī tūs savus bērnus, kas ir toļi no Tevis, bet mūsu nomušos broļus un mosas un visus, kas Tavā žēlestībā aizgojuši no šos pasaules, uzņem savā valstībā
dvēsu mīru un vīnēju, mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdi mūžu mūžus. Lai Dieva mīrs ir ar jums vienmēr. Dieva mīrs, lai ir tevi. Sniegsim viens otram mīra un izlieku žestu. pasaulē grākus, sviedēji tī, kurus Dievs aicināja pie sava golda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela.
žālsirdības īsoktu darbu un palīdzi mums kļūt tainiem, kas visos lītos būtu Tev pateikami, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lai jums sviedē visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dieva žēlastība, lai jūs pavada. Kunga eņģelis pasludināja jaunavai Marijai. Sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Tā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad tu un mūsu nāves stundī. Āmen. Esmu Kunga kalponē, lai man notiek tavā vārdā. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad tu un mūsu nāves stundī. Āmen. Un gods ir Kristu un dzīvoja starp mums. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad tu un mūsu nāves stundī. Āmen.
tas arī nāk? Jā, laikam. Es paprasīšu viņam, jā. Svētīts, lai top tavs vārds. Nākam notiek kā debesīs. Mēs braucam, jā. Dienasču maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs atlaižam saviem niekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Tā Marija, dzēstības pilna, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavs miesas, Jēzus. Svētā Marija, Dieva mote, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Āmen. Lai ir Tēvam, Tēvam un Svētajam garam, kā tas izsākumā ir bijis, mūža un uz Dievu, slaveno Tēvu, debesu un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu. Citi zem Poncija Pilāta krustā sist par Ponciju Pilātu. Miris noticis, dienā augšām cēlies. Debesīs sēž pie Dieva visvarenā Tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesā dzīvos un mirušos. Es ticu uz Svēto Goru, Svēto katolisko baznīcu, Svēto sadraudzību, grēku piedošanu un visas augšām celšanos un mūžīgo dzīvošanu. Āmen.